Pagriez skaļāk un vēlies līdzi Kūlenis FM. Kā jau solīja klausītāji, vairs studijā neesam divatā, es un tu, bet mums ir pievienojies arī aktieris, dzejnieks Andris Buvis. Labrīt, Andri! Labrīt, Kurzemē, un es pieļauju, ka arī visā Latvijā. Tieši tā, un, protams, dzirdot tavu vārdu, sākotnējā doma ir, droši vien runāsim par kādu teātri, par izrādi, un arī tev ir ļoti aktīvs gads, un tiešām gribētu arī ko vairāk uzzināt par duetu Grabulis. Jo es domāju, ka tas šobrīd tiešām tev arī aktuāli, bet to mēs atliksim kādai citai reizei. Šoreiz par tiešām tādu svarīgu tematu un par akciju Brīvības putni. Un, Andri, es ļaušu izteikties tev un pastāstīt, kas vispār ir akcija Brīvības putni. Jā, paldies, ka šo tēmu pacēlāt, jo tā jau laikam ir tēma, kas jau otro gadu ir katru dienu ziņās, karš Ukrainā, un šī ideja Brīvības putni ir radusies Lietuvā, Pakruojas Muižā. Uzņēmēji sanāca kopā un, tā teikt, radīšu ideju, ka veidojot putnu būrīšus, kas aizsākās tieši Lietuvā, izkrāsojot tos, piesaistot sabiedrībā zināmus cilvēkus, pēc tam dodot iespēju, fāniem vai kādam citam tos izsolīt un par sasolīto naudu vai iegūtu naudu viņi pērk šos speciālos dronus, kurus arī gatavo Lietuvā, tā teikt, paši krāja naudu, paši gatavo un dod Ukrainai. Tie ir īpaši droni, kas saucās droni kamikadzes. Viņi devuši vārdus arī Strazdi. Tie spēja pacelt līdz 2 kilogramiem smagu sprākstvielu. Tie ļoti labi dara izlūkiem frontes līnijā. Mums arī bija speciālisti no frontes līnijām, kur izstāstīja, ka šis ir dronu karš, ka ļoti daudz dzīvības izglābj un dažus sorgus aizsūt atpakaļ tieši šie droni, jo tie ir viegli, tāls distances vadām un var nest šo smagu lādiņu. Un tie nav tik dārgi, bet tie ir vajadzīgi daudz. Ja nemaldos, Ukrainas prezidents norādīja, ka tie ir vairāk miljoni, kas ir vajadzīgi, jo tie tiešām ir tā kā putni, ka atgriežās šeit pie mums sērēs laukos savos šeit čivina apkārt, bet tā doma ir, ka atgriezīsim pavasari Ukrainā, kā Strazdi atlidot, tad dosim spārnus arī Ukraiņu karavīriem, tā teikt, darīt viņu pienākumu. Un šī ideja atceļoja arī līdz Latvijai. Man ir prieks, ka arī mums šeit uzrunāja, jo dažkārt ir tā, ka mums jau pietrūkst spēku rīko šīs akcijas, jo mums ikdienas darbi pārņem citas rutīnas un rūpes, bet man šķiet, ka mūsu svarīgākais uzdevums, ja kāds mūs uzrunā, palīdzēt, nepalikt malā un palīdzēt, jo man ir aizskaitīts šis vārds, mēs esam nogruši no kara un tā tālāk, kā var nogūt no kara, ja karš ir citur, mēs vienkārši sēžam siltās mājās un skatāmies televīziju. Tāpēc mūsu uzdevums ir taisīt šos putnu būrīšus, vai sekot līdzi brīvības putni.lv. Tur ir visi šie būrīši sataisīti sabiedrībā, zinām, cilvēki ir aizsūtījuši, daži vēl man ir mašīnas bagāžniekā, kas jāizveda. Ja kāds jūt līdzi 3x3 basketbola izlasē vai kādam futbola klubam vai kādam aktierim, var nosolīt šo putnu būrīti, var taisīt kopā ar ģimenēm. Ielikt izsolē, paši nosolīt, pašiem būs savs būrīts, izkrāsotais un būs naudiņa Ukrainai. Un tas tā ļoti īsi. Ļoti īsi, ļoti ātri paškienot pāri idejai, bet tā jau arī ir. Galvenais ir uztvert to domu un arī saprast, kā mēs varam iesaistīties, kā mēs varam paust šo atbalstu. Andri, kā tu pats to arī izkrāsoji savu būrīti? Jā, mans būrīts izkrāsots ir nodots. Jāteic, ka man ir lielākais sasniegums ir uztaisīt būrīti, bet es atzīstos, ka man liekas, ka tajā būrītī neviens putniņš vēl nav dzīvojis, jo tas ļoti nekomfortabls, jo bija jāzina dažādi noteikumi, lai to uztaisītu. Bet jā, izkrāsojis esmu, brīvības putni.lv var ieiet un to redzēt, kā jau es minēju, sabiedrībā daudz cilvēku būrīšus. Bet man šķiet, ka šeit tas svarīgākais uzdevums neaizmirst to, ka šis karš turpinās, ka mēs kopā varam palīdzēt un protams, ka pa būrīt neviens nenosolīs tos, es ceru, ka nosolīs 700 vai 500 vai 1000 eiro, kas uzreiz dod vienu dronu, jo, ja nemaldos, paši izmaksās 700 eiro vismaz šim dronam, bet, kā jau es teicu, tad tam ir liela nozīme. Bet man šķiet, ka šis kārtējs tāds atgādinājums to, ka mums ir pavasaris, mums ir Strazdi, mums ir prieks, ka tie atlido, bet tepat 20 stundu braucienu attālumā ir lido milzīgi nāves droni.
pāri Ukraiņu galvām un skan sirēnas, un viņiem pavasaris ir jau otro gadu savādāks. Tieši tā, un tāpēc arī jautājums, vai Kurzemes radio klausītājs arī var iesaistīties, labi, mēs varam iesaistīties izsolē, bet kā pašiem ar putnu būrīšu veidošanu un krāsošanu? Tāpēc es domāju, ka kurzemnieki, ja jūs jau esat, jūs jau zināt kurzemnieku lepnumu, ja? Bet braukājot ar grabulu apkārt, esmu sapratis to, ka kurzemnieki ir superīgi cilvēki un atsaucīgi. Galvenais ir viņam sākt kontaktīt godīgi un atvērti. Es domāju, ja kurš brīvības putni.lv man šķiet, ka pat var izkrāsot savu būrīti, tos būrīšus arī var dabūt, un šiem būrīšiem nav nozīmes, jo mums iedevu šos būrīšus, tur var dabūt, bet es domāju, katrs pats mājā uzstājas šo būrīti, izkrāso aizved vai sazinās ar brīvības putni.lv un saka, ka mēs gribam ielikt, savu būrīti izsolē, viņš ir izkrāsots, tur nezinu. Es gan, kad krāsoju savu būrīti spilgtās krāsās, sāku domāt, vai kāds putniņš gribētu dzīvot tik spilgtā būrītī, bet gan jau ir kāds trakais putnis. Gan jau putnu saimē arī kāds aktieris, radošais cilvēks, kurš grib krāsās dzīvot. Kurzemi saņematies. Vai ne, tieši tā, un manuprāt, šī ir arī lieliska ideja, kā apvienot ģimeni kopā un runāt par šīm svarīgajām tēmām, gan ar bērniem, gan ar jauniešiem, pašiem savā starpā, jo tomēr ar tādu kopīgu aktivitāti un arī, manuprāt, ļoti labi izdomāt šī simboliskā nozīme, gan par strāzdu, gan par pavasara atnākšanu. Jā, jo tev taisnība, jo mums jārunā ar jauno paudzi par to, kas notiek. Mēs nedrīkstam izlikties, ka tas nenotiek. Un man bija iespēja uz brīdi, bija pavēsts ārā, un es krāsoju ar savu meitu un teicu, ka jākrāso vairāk saulīti, jo Ukrainas bērniem nav saulītes tik daudz. Un tas tā diezgan emocionāli tajā brīdī, jo tu sāc domāt, kā paskaidrot to, ka šī saule mums it kā ir viena, bet daudziem bērniem Ukrainā bērnības ir nozagts un nolaupīts, brutāli paņemts prom, un viņš nekad neatgriezīsies. Tāpēc mums jānāk kopā atkal pa mazlietiņām. Tas varbūt nav liels pasākums, bet tas ir maziņš pasākums, kas, kā saka, maziem solīšiem uz saulē nākotni. Tieši tā, tas ir tāds arī labs novēlējums. Un arī tu, Andri, ar savu vārdu parādi attieksmi pret šobrīd pasaulē notiekošo un prieks, ka tiešām par to neaizmirst un to neuztver kā pašsaprotam. Un kā tu teici, jau nogurt, kā mēs varam no tā nogurt. Tas nav iespējams. Ja viņi nenogurst, tad mēs arī vispār nedrīkstam domāt par to. Tieši tā, tā kā iesaistamies akcijā un plašāka informācija Brīvības putnu mājaslapā, noteikti varam arī mēs krāsot savus putnu būrīšus un tad arī doties pie mūsu brāļiem, lietuviešiem, pie Braļukām uz Pakrujas mūžu, jo tur arī no 27. aprīļa tad būs tāda izglītojoša programma, kurā arī varēs izveidot savus putnu būrīšus un arī savus izveidotos nogādāt tur. Tā kā... Jā, pateicu brīnišķīgi precīzi informāciju, ko es pat piemirsu. Jā, tā ir vēl viena iespēja aizbraukt kaut kur kopā vai paceļot vai paskatīties. Un tas galā nav tik tālu. Tur tiešām ir skaista vieta un tur būs daudz būrīšu, daudz domu biedru un atbalstītāju. Man liekas, ka vairāk nekā nekad mums 3 Baltijas valstīm jāturās kopā. Jā. Tieši tā. Andri, liels paldies par šī rīta sarunu. Turpinājām arī Latviju for Ukraine, lai skan Resistance dziesma, jo mēs kopā varam ar dažādiem līdzekļiem, ar dažādiem gan muzikāli, gan teatrāli, gan lūk arī ar dažādām akcijām un pat putnu būrīšu veidošanu. Tieši tā ar strazdiem. Tieši tā ar strazdiem. Tā kā esam kopā un palīdzam Ukrainai. Paldies tev, Andri! Tā, lai visiem forša nedēļa. Tiekamies!